pirmā reize dzīvē, kad tu esi 100% skaidrs, kad tev tā vīzija 100% skaidra, ka jā, šī ir milzīga iespēja. Un nonācām pie secinājuma, ka normālos apstākļos, pie normālas dzīves, mēs nekad šādā kopumā nekad dzīvē nesāktu kopīgu uzņēmējdarbību. Mēs ar YouTube palīdzību un kaut kādām savām zināmām ieņemajām apguvām celtniecības prasmes. Sveiks, Uģi Borman, laipni lūgts domājā. Prieks šeit atrasties. Jā, prieks, ka tu atradi laiku. Domāja ir vieta, kur gan individuāli, gan grupā cilvēki nāk un domā un pārdomā un meklē risinājumus par savu profesionālo izaugsmi. Par dažādiem lēmumiem sarežģītiem, kas ir jāpieņem, mainīt, nemainīt karjeru vai atvērt, neatvērt biznesu. Un tu esi viens no tiem cilvēkiem, kas ir diezgan pamatīgi mainījis gan savu lokāciju, kur tu atrodies, gan pārvietojies dažādām vietām un galu galā šobrīd atrodies jau vairākus gadus Valmierā. Tā ir. Pats ar savu restorānu. Kā tā, un ne tikai restorāns un vēl arī kultūra telpa. Ja? Jā. Kā tā nākās? Kā tu tur esi nokļuvis? Nu, jāteic, tā bija tāda, laikam, pat grūti teikt. Tā bija tāda likteņa sakritība, es domāju, dažādi apstākļi un tas arī noveda līdz šejienei. Tas gan bija ārkārtīgi sarežģītā laikā, jo tieši bija iestājies Covid, mums zināmais, un bija sākusies mājasēde, un viss mana industrija principā bija paralizēta. Jo viesmīlībā es vēl darbojos vairāk, gandrīz 20 gadus. Un tas, laikam, bija tas pirmā reize, kad tu saproti, ka ir liels ziepes. Jo, tā ir viss mana dzīve. Lielas ziepes? Lielas ziepes. Jā, un viss. Un tu saproti, kad būs laiks, laikam, kad ir kaut kas jāpārprogrammē gan sev galvā, gan dzīvē. Bet smadzenes laikam ieslēdz kaut kādu avārijas režīmu, un tu sāc domāt pavisam citādāk, sāc mobilizēties arī vairāk. Es zinu, ka dažiem kolēģiem tāda bija milzīga depresijas laiks, bet es neesmu tāds cilvēks, kam vienkārši es nevaru nosēdēt mājās vairāk par 2 dienām, jo viss man ikdiena vienmēr ir bijusi ļoti dinamiska un strauja. Līdz ar to es sākumā biju apjuts, bet tad es apsēdos un sāku domāt, kā mums tagad ies. Bet tad man uzrunāja mans viens sens kolēģis, kurš savukārt jau bija Valmierā tajā brīdī. Un viņš man teica, vai es negribu pats skriet ciemos. Ka viņiem dzimst jauns projekts, un varbūt, ka man tas interesētu, un es būtu gatavs pieslēgties tam visam. Un tā es nolēmu, kāpēc ne, jo ir izaicinājuma laiks un jādodās. Tāds atbraucu, un laikam tā bija pirmā reize dzīvē, kad tu esi 100% skaidrs, kad tev tā vīzija 100% skaidra, ka jā, šī ir milzīga iespēja, un šis ir fantastisks projekts, un tā ēka, kurā es ienācu, bija uzreiz, saprot, tas ir tavs. Jā, ka šeit es gribu būt, un šeit es redzu, kad tev ir gatavs restorāns, tu jau redzi, kā tas viss izskatīsies. Un tā es nolēmu, ka jāliek iekšā. Un tā mēs sākām darboties visu to. Pirms Covid, pat ne pirms Covid laiks, kad visi restorāni ir ciet, Jā. Tava nozara ir ciet, saka, davai, ka taisīšu restorānu.
Un tu saki, ka tas ir uz intuīciju, uz sajūtu. Jā, ir tava pieredze, taču aiziet uz to vietu, tev ir intuīcija sajūta, ka es tikai nebūtu piekritis, ja man nebūtu šī sajūta. Tiešām. Jo man nepatīk tā baigi mētāties pa dzīvi, pa pasauli. Man bija tāds plāns, ka es visticamāk braukšu kaut kur pastažēties un pastrādāt kaut kur ārpus Latvijas tīri priekš sevis un izmantot to laiku, tās jukas, varbūt sauksim to tā. Bet, redz, tur augšā bija lēmts kaut kas cits un esmu ļoti priecīgs par to. Bet tagad atskatoties uz to, mēs sākām trietā, 3 draugi. Mani priekšgāji bija pavāri un 4. mūsu kolēģis ir no Marģeras Ceitmans, kas ir visas šīs brīnišķīgās ēkas saimnieks un īpašnieks, un kurš mūs visus būtībā tā kā salika kopā, bet mums tieši nesen ar Marģeru bija tāds vēstures atskats neliels, gremdējāmies mazliet atmiņās un nonācām pie secinājuma, kad normālos apstākļos, pie normālas dzīves, mēs nekad šādā kopumā nekad dzīvē nesākt kopīgu uzņēmējdarbību. Tā kā nekad. Tas nebūtu iespējams, jo mēs esam totāli atšķirīgi cilvēki. Katram ir savas ambīcijas, savi niķi, un tomēr, kad tu sāc kaut kādu uzņēmējdarbību, tu tomēr izvērtē arī partners, ar ko kopā tu to vēlies darīt, bet tāiet laikam visiem tā kaut kāda iekšēja panika vai nesaprašana par nākotni, visus mūs tā kā saliedēja kopā. Un tā sākotnējā ideja par akustikas veidošanu bija, no visiem tā vīzija bija puslīdz vienāda, un likās, ka mēs esam tā kā austrumu gudrie tur sanākuši, un kur vēl lielāku izdošanos par tam visam. Jums kādam bija pirms tam pieredze veidot restorānu, pašam savs restorāns vai uzņēmējdarbībā padziļināt? Šādā mērogā noteikti nē. Man pašam bija ar Rīgā mazs restorāniņš pirms tam, bet to mums, diemžēl, nācās slēgt tīri tehniski apstākļu dēļ, jo ielas, kur atradās mūsu vietiņa, tur bija ieplānoti milzīgi pārbūs darbu uz ielas, un respektīvi mums tur nebija nekādas izredzes izdzīvot pie normāliem apstākļiem, jo tur nav pieejas un piebraukšanas, līdz ar to mēs nolēmām, kad to slēgsim, tā bija ļoti laba ideja, manuprāt. Bet citādi, tika apjomīga projekta veidošana no nulles, kur mums ir tā kā uzticēts izveidot pilnīgi visu, izdomāt pilnīgi visu, un nebija pareizes vai nepareizes formulas, kā to darīt, tikai balstoties to, kā mēs paši to redzam. Par ko liels prieks, ka mums tika dota šāda, brīva vaļa tam visam, it kā. Bet tāpat laikā mums, protams, bija kaut kādas robežas, kuras bija jāievēro. Tīri no gan finansiāliem apstākļiem, gan tā nebija nekāda tur. Mums bija jāsaprot par saprātīgu budžetu, mums bija jāizveido kaut kas tāds, lai šī ēka atzimtu ar jaunu elpu, un tā kā mēs to esam iztēlojušies tajā brīdī. Jo ēka viņa jau nav tāda iekšā un tāda, viņa bija remontējama, atjaunojama. Jā, tur, cik es saprotu, viņa bija kāds 10 gadus stāvējusi vispār tukša, viss tur bija palicis kā pēc pasta likvidēšanas, tā tur arī viss bija palicis un visu to mājasēdz laiku, kad viss bija ciet, mums bija aizlimēti logi, un mēs ar YouTube palīdzību un kaut kādām savām zināmām ieņemajām apguvām celtniecības prasmes. Tas bija arī ļoti interesanti. Teorētiski neviens no mums nav nekāds tur būvinženieris, bet, protams, ka viss ir droši un viss, kas ir saistīts ar dažādām instalācijām un ventilācijām un grīdas liešanām, to, protams, darīt profesionāļi, bet pārējo, kas attiecās uz tādu
restaurāciju un pārbūt to gan mēs darījām paši savām rokām. Tas bija, es atceros tās sajūtas, ka tev nav problēmas celties 7 no rīta un tu ar šausmīgu prieku dodies tur lejā un ar kuvaldu rokās vienkārši dragā visu. Un tu zini, ka kaut kad nebija jau arī skaidrs, kad mēs varēsim atvērties, jo tāds termiņš nebija. Pašiem, protams, bija priekš sevis uzlikts kaut kāds datums, bet tā situācija mainījās tur, man liekas, ik pa mēnesi un nevarēja tad kā tas ciet, un par restorānu vispār varēja tur aizmirst, kad tāds vispār kaut kas vēl būs iespējams. Līdz ar to tad darījām ar cerību par to, kad nāks atkal labāki laiki. Tu teici, jūs paši ar kuvaldu. Kas tam bija par iemeslu? Vienkārši gribējās Covid kārtīgi izlādēties, un tad mēs ejam un visu darām. Ja tas ir finansiāli apsvērumu dēļ, jeb gribās ar savām rokām radīt savu vietu, tas vairāk ir vērtību jautājums. Kāpēc tāda izvēle? Jo gribās. Tāpēc, ka tas ir, protams, kad paralēli tam mēs arī plānojam tās restorāna lietas, kas notiks vispār par ēdienkarti, paralēli tu meklē tur traukus un glāzes un viss, kas notiks, un virtuves aprīkojumu. Bet tas viss kopā, laikam. Kaut kāda tā izlādēšanās arī savā ziņā noteikti par to, ka mēs kaut ko tādu vispār piedzīvojam 21. gadsimtā. Un kad nekad dzīvē nevar iedomāties, kad restorāns vienkārši visu viesmīlību aizklopēs ciet. Tas nebija prātam apturams. Bet nē, tas spīts, laikam, ka mēs varam paši izdarīt un kad ir milzīga tā apņēmība iekšā. Tiešām. Es to nevaru izskaidrot šodien. Bet es atceros tās sajūtas. Jā, to gribētos ielikt kaut kādā zinātniskā receptē vai tabletītē. Jo patiešām ir domā, ka tas, kas ir tava izdzīvošana, tava nozare, tava zināšanas, ir pilnīgi aizliegts tajā darboties. Kā var radīt ideju, joprojām darboties tajā, vērt vaļā restorānu, tur ir tā ticība, ka tas mainīsies un ka es tik un tā šo varēšu, pat ja tajā laikā ir izdzīvošanas jautājums. Tas ir diezgan apbrīnojami. Parasti saka, ar draugiem nevar biznesu taisīt kopā. Tu teici, jūs 3 draugi kopā. Šobrīd es palicu viens. Aha! Protams, man kolēģis un labs draugs un partneris šai visā uzņēmumā Marģeris. Tas ir skaidrs, ka mēs turpinām sadarboties un prieks, kad mūsu dzīve ir savedusi kopā, jo tas ir tā kā tu saki, kad vienā brīdī vienkārši tu saproti, kad sāk līst ārā katram savu tarakānu laikam, un ko līdz tā dzīve atgriežas tādā normālā ritmā, mēs atkal pārējām tai iepriekšējā savā stāvoklī, kad sāk palikt atkal ērti, sāk palikt komfortabli, dzīve atgriežas palēnām savā ierastajā ritmā. Arī cilvēki uzelpo un viss, un dzīve turpinās, un mēs varam darīt atkal savas lietas. Un tad laikam mēs atgriežamies pie tā, kāda mēs bijām. Tad te ir tas, ko es teicu, kad sākas šie normālie apstākļi, kad mēs vairs visi nefunkcionējam kopā tā. Ir kaut kur zudis tā sākotnējā deksme. Plus vēl dažādas lietas un sakarības un darbi un nedarbi. Un tā mēs lēmām, ka mēs iesim katru savu ceļu. Es nezinu, vai es to drīkstu prasīt. Jūs esat vēl draugi? Kā tas notiek, kad mēs ar draugiem, mēs uzsākām, mēs visiem deg, visi jūt, ka šī ideja lieta ir īstā, un tad ir mirklis, ka nē, un mēs izlemjam iet katru savu ceļu. Tas jau nenotiek vienā dienā, un tur arī iekšēji noteikti ir kaut kādas sarunas un attiecības. Protams, jā. Kā lai saka, tā baigi mēs Ziemassvētkus kopā nesvinam. Pirms tam svinējāt? Tad mēs visi vienkārši dzīvojam lielā komunā, un tad arī viss
Jā, tas bija tāds skaists laiks, ja godīgi, tiešām. Man ļoti žēl, ka tas viss pazuda tā. Šī sadaļa man tiešām ir žēl, ka tas neizdevās ar šiem cilvēkiem, ka viņi kaut kur atkal. Te nevienu nevar vainot. Katram ir savs ceļš ejams, katram ir sava vīzija par dzīvi un par lietām, kā tas notiek. Līdz ar to tad, tas varbūt arī ir dabiski. Varbūt paies kāds laiks, un mēs varēsim par to satikties un aprunāties, bet šobrīd neviens nav izteicis tādu vēlmi. Tas viss tā ir, kāds iespējams ir apbežojies, kādam liekas, ka viens ir vainīgs, kādam liekas, ka cits ir vainīgs pie kaut kā, bet gala beigās mēs varam vainot paši sevi pie tā, kas ar mums notiek, un katrs mēs esam savs laimes kalējs, kā teikt. Visiem bija iespēja šeit turpināt darboties, bet notika, kā notika. Tas bija kaut kāds vīzijas, kas nesakrita, ja? Dažādi Jā, arī ikdienas sadzīve, un tu saproti, ka mēs neesam vairs uz vienu viļņu, un katrs kaut kur šļūts citā virzienā, un beigās nevar nonākt pie kompromisiem, un ir grūti pieņemt kaut kādas svarīgas lēmumus, un tas viss sāk apgrūtināt to ikdienas darbu, un tāpat arī to mikroklimatu vispār kopumā. Arī kā uzņēmumā iekšienē, līdz ar to tad ir jāpieņem kaut kāda arī smagāka lēmuma. Tāda tika izdarīta, jā. Tad nevar iet biznesā ar draudzību, tas ir arī tavs padoms. Ja? Es teiktu, ka jā. Es teiktu, ka nevajag. Ja es nemāku. Varbūt, ja tie ir kaut kādi, nezinu, tur laikam nevajag bojāt to, ko nevajag sabojāt, jā. Man tā šķiet. Tad es turpināšu vēl tālāk, jo, ja es nemaldos, tad šobrīd tu kopā tikai esi ar savu dzīves biedri. Jā. Reizi. Tas ir vēl trakāk nekā ar draugiem. Kopā iet biznesā vai uzņēmē darbībā. Ja tur ir kaut kāds cits process, jo jūs to kopā veidojat, tev ir vairāk restorādaļa, jā? Un viņai šī kultūra telpas daļa, kur notiek šīs lietas. Jā. Es teiktu tā par to. Mēs jau arī iepazināmies, ja godīgi, laikā, kad akustika tikai tapa. Un es biju tikko atbraucis uz Valmieru, un tā mēs sapazināmies. Un, viņai noteikti nebija nekādas, es domāju, sākotnēji ne vēlmes, ne vīzijas, ka viņi būs daļa no šīs komandas. Līdz ar to tas notika arī absolūti, nejauši, ka viņi tika ierauti vienkārši šai mutulī. Jo tā kultūras dzīve jau sākotnēji arī akustikā nemaz nebija plānota tādā apjomā, jo mēs vispār taustījāmies par to, kāda ir mūsu tā nākotne šeit. Un mums nebija opcijas izpētīt, kas ir valmierietis, kas ir viņa tradīcijas, kur viņš iet ēst un kad viņš iet ēst, ko viņš ēda, lai arī tas ir tikai 100 km attālumā no galvaspilsētas, bet šeit ir drusku citādāki apstākļi un arī drusku citādāki cilvēki. Un mums bija jāintegrēs un jāiekļaujas šai sabiedrībā ar to, ko mēs darām, lai viņiem tas ir saprotams, lai viņiem ir kaut kas interesants, kaut kas jauns un svaigs līdz ar to, bet tāpat brīdī nenobiedēt viņus nākt, jo sākotnēji es zinu, ka ļoti daudz domāju, ka tas ir tāds smalks restorāns, kurā ir jānāk tikai svētkos un uzvalkos, bet tāda galīgi nebija tā sākotnējā doma, ka doma bija, ka tas ir atvērts visiem un caur šo kultūru šķiet, ka tas arī izdevās tos cilvēkus iedrošināt atnākt, jo sākām mēs vispār tikai ar tādiem dārzu koncertiem, kas bija vasaras terasē, kas arī bija Covid vasarā, ko mēs atvērāmies. Arī daudz mākslinieki bija ļoti priecīgi par iespēju kaut ko darīt šajos laikos, jo nekāda liela koncerta jau nebija iespējami vēl.
Un līdz ar to mēs sapratām, ka tas iet lieliski roku rokā un labs ēdiens ar labu kultūru ir tas mūsu uzvaras gājiens visticamāk. Un Alīna kaut kas bija, man liekas, no kolēģiem apslims, un mums tad, kad jau parādījās otrā stāva koncerta zāle, tad mēs tur augšā vienmēr visu sagaidām un notiek tur biļešu pārbaudu, un kaut kas bija apslims un mums nebija ko ielikt tur. Nu jā, un tad viņi vienkārši tur bija, un es teicu, varbūt tu vari aši izlīdzēt un vienkārši pārbaud tos cilvēkus un apsēdini viņus, jo viņai tāda arī ļoti dabiska tās viesmīlības gēns. Un viss kopš tās dienas viņi ir pilna laika kultūras dzīves organizators. Bet tu vari drusku palīdzēt un kopš tās dienas un drusku palīdzēt. Jā, tagad tas ir viņas, kā teikt, pamatdarbs, jā. Šis ir tā ļoti interesanti, tas, ko tu teici par to, ka jūs nezinājāt, kāda tajā pilsētā, šajā gadījumā Valmierā, ir cilvēki vai viņu paradumi. Man no malas liktos, kā? Restorāns vai kafejnīca iet un ēst, ko tur daudz pētīt? Bet tad sanāk, ka ir tomēr atšķirības, kā cilvēki izvēlas, kur iet un kur neiet, un ir kaut kādi viņu tie kultūras ieradumi un asociācijas ar vidēm, kas to ietekmē. Jā, noteikti. Es domāju arī, ēdiens jau ir tas, kas ir tā kā identitāte kādai, man šķiet. Caur to mēs varam parādīt, kas mēs esam, kāda ir mūsu attieksme pret katru no produktiem, kas ir ievietots ēdienkartē, kāda ir mūsu cieņa pret apkārtējo vidi, apkārtējiem, tās pašas saimniecības, kas šeit ir ļoti daudz, un tā ir tāda, manuprāt, brīnišķīga iespēja mums parādīt caur mūsu ēdienu, kāda ir vispār, kāda ir šī pilsēta un šis novads, un tas, man liekas, ir tāds kaut kas raksturo mūsu noteikti. Un tas bija tas, kas sākumā jums bija tā viena no jūsu uzņēmējdarbības sākuma kļūdām. Ja, cik es saprotu, jūs nebijāt iepazinuši to vidi, to novadu, tas, ko es nedaudz dzirdēju. Jā, tas arī viss bija tāds, tas iekšējais, tas mūsu burbulis un viss, ko mēs tur tā kā mēģinājām darīt. Un es neteikšu, ka tas bija neveiksmīgs, bet bez šīs pētīšanas, tu pats maldies kaut kur tā kā un nesaproti, kurā virzienā vēl doties. Skaidrs, ka ir jāeksperimentē, un tajā brīdī nebija citas opcijas, un tas bija jādara. Bija kaut kāda viena ideja, ko mēs darīsim, kāda būs mūsu ēdienkarte, tas bija pilnīgi cits koncepts, ko mēs sākotnēji mēģinājām tā kā iedzīvināt, bet tas ātri izkristalizējās, ka cilvēki to kaut kā neņem pretī, jo mums bija doma vispār tāda, kad mums nav tā kā porcionēts ēdiens, bet katra sastāvdaļa tev tiek pasniegt pilnīgi atšķiros traukos, un tas ir tāds uz tādu dalīšanos principu, ka tu vari nogaršot visu kaut ko. Viss piedās, viss. Kā Spānijā? Jā, kur mēs aizbraucam, mums ir absolūti ok to darīt, un mēs to saprotam, un mēs to esam ar mieru pieņemt, un tā ēst. Bet nē, cilvēki to tā kā īsti neuztvēr to ideju, ka tā arī var baudīt, maltīt, un mēs sapratām, ka mums ir tā kā jāmaina. Mēs varam kaut kādas lietas atstāt no šī koncepta, bet kopumā tas nestrādā, un tad bija jātaustās un jāmeklē veids, kā mēs varam būt, es teiktu, saprotamāk, laikam, tas ir īstais vārds. Un šobrīd ar mūsu šī brīža šefu arī tas, man liekas, ir izdevies uz visiem 100. Protams, vienmēr ir ko slīpēt, bet tās jau ir detaļas. Jums ir izdevies tikt cauri tam posmam, zini, kā pēc teorijas saka, tev ir
lielā vīzija, fantāzija, tad tas ļoti optimistisks, ja tāds falši optimistisks par lietām, tad sastopies ar realitāti, tad tu esi tāds falši pesimistisks, jo tev liekas, ka vispār nekas nestrādās, un tad jau tev tāds patiesais optimisms parādās, jo tu sāc saprast to vidi, tās lietas, kur tu esi, kā kas ir jādara, un tad tajā brīdī jau mēs uzņēmējdarbībā varam iet un tikt uz priekšu. Tajā brīdī, un es dzirdu, ka tāda laikam ir bijuši pat vairāk tavā posmā, tu vari viņiem pastāstīt vairāk, tajā brīdī, kad tu esi tur tajā lejā, tu esi ieguldījis visu, ko var ieguldīt, gan savus finanses, gan muskuļus, gan uzticēšanos tam, ka šis sanāks, un ir pilnīgi jauzās, un vienkārši vispār nekas nesanāk. Kā var no tā tikt ārā? Kas ir tie soļi, kas ir tās rīcības, kas jādara, lai to tik galā? Kā tu un jūs un komanda ar to strādājāt? Jā. Nu, tāda brīža bija, neviens vien, jā, kad, es nezinu, man liekas, ka vienkārši laikam ejot, tu iemācies sevi tā kā noturēt kaut kādā miera pozīcijā šajos brīžos. Vismaz es cenšos tā darīt. Es vienkārši zinu, ka, no visām bedrēm var tikt ārā, bet otrs, jā, ir tie cilvēki, kas tev ir apkārt, un tā atbildība laikam pret viņiem. Ja runājam par komandu, kas ir akustikas iekšienē, kas ir ārkārtīgi svarīga sastāvdaļa, lai šis mehānisms vispār funkcionētu. Un tu saproti tādu lietu, kad, ja tu sāksi izrādīt kaut kādu neticību pats sev un tam, ko mēs darām kaut ko greizi, tad tas viss bruks kā kāršs namiņš un viss tas kodols vienkārši izšķīdīs, bet tajā brīdī, kad saproti, ka ir ziepes kaut kāds vai kaut kas nesanāk, tad, man liekas, ir ārkārtīgi svarīgi, kad visa šī komanda arī darbojas šajā brīdī kā viens veselums un kaut vai tās ir tikai tādas sarunas savā starpā par to, ko mēs varam mainīt, un tad beigās jau tu nonāc pie tā atrisinājuma. Bet, tad panikas celšana, tas ir, man liekas, viss nepareizākais, kas tajā brīdī ir, kas var notikt, un vajag jāsarunā, lai to saglabātu. Protams, ka man ir reizes, kad man iekšā viss svārās, bet es saprotu, ja es teikt laidīšu tā kā to ārā, tad tā situācija kļūs vēl bēdīgāka, man šķiet. Kas ir tie tavi rīki? Jo pilnīgi piekrīt, tā ir liela taisnība, ka, ja krīzē vadītājs parādīs, ka, oh my God, es pat tam vairāk neticu un ir baigās ausis, tad skaidrs, ka nevarēs noturēt to spēku. Komanda arī vairs to netic. Kā tu savu to iekšējo? Kas ir tavi rīki? Es nezinu, tu sportoji, ūdens, augstajās ledus vannas. Ko tu dari, lai tu spētu to mieru tajā krīzē saglabāt un būt tas komandas valsts? Jā, es diezgan daudz nodarbojos ar sportu, kas man arī ļoti patīk. Es spēlēju pludmales volejbolu, tagad sāku apgūt tenisa prasmes, kas īstenībā ļoti labs veids, kā atslēgties. Tu vienkārši sakārto galvu šajos sporta, man vismaz šie sporta veidi palīdz, jo tur tu koncentrējies tikai uz, lai tu saprastu to spēli, tev ir galva pilnīgi jāiztīra un jāatslēdz viss, kas tev ir, tā kā iekšā tur mutuļo, bet tu caur to spēj kaut kā to visu izslēgt, un tad tu varbūt pēc tās pusotras stundas, ko tu esi pavadījis treniņā, tā kā tā. Man ir ideja, kā mēs šitos trepsim. Vai, tev pēkšņi atnāk, es nezinu, tā tas vienkārši notiek. Un, tas pat varbūt vienkārši pastaigs. Tu kaut vai 2 stundas aizēji pa mežu izstaigās, kas ir superīgi šajā vietā. Un man prieks, ka Valmiera ir tāda, tā ir pilsēta, riktīgi pilsēta, kur viss notiek un dzīvība notiek un viss ir, bet man ļoti patīk tas, ka tev 5 minūšu attālumā ir mežs, svaigs gaiss, kur atkal esi pilnīgi no tās pilsētas, un tu viņu vairs pat nedzirdi. Tas nav aiziet purciemā pa mežu staigāties, tur tāpat tev ir tā pilsētas vide, bet te tu esi tā kā viens, un tas ir arī milzīgs bonus, ka tu vari
tādā mierā ieiet uzreiz. Tu esi audzis, dzimis, dzīvojis Rīdzinieks vai Lielpilsētā? Kā ir Rīdziniekam? Jo šobrīd tu arī dzīvo Valmierā. Jā, tu esi pārcēlis visu savu dzīvi. Tieši virs restorāna. Jā. Ļoti labi vieta, kur dzīvot. Nu, jā. Kā ir zvērnātam Rīdziniekam uz mazo mazpilsētiņu Valmieru atbraukt dzīvot? Kā tas notiek? Tā ir mazpilsēta vairs. Man liekas, jau par šiem 4 gadiem kopš es 5 jau kopš esmu šeit. Tā pilsēta, man liekas, katru gadu vienkārši kļūst ar vien lielāku. Sajūta ziņā esmu ļoti priecīgs, jo man tiešām nepietrūkst tās vides laikam vairāk. Varbūt, ka tas vienkārši laiks ir izsmelts un pietiek. Protams, ka tev sagribās, tas jau tepat vien ir. Un tad tu aizbrauc un kaut vai 2 dienas izstaigā muzejus, aizdev uz kādu restorānu paēdu un pastaigā par Rīgu, apsēst jauns visu, bet gribās apgrim. Jā. Bija šaubas kādā mirklī par to, ka būs jāpārvāc uz Valmieru un 2 jautājumi vienā. Un vai tu saprati, ka tajā brīdī, kad tu piekriti šai ēkai, kur tev bija ar sajūtām paņēmus, vai tu saprati, ka tas nozīmē, ka arī tu pats pārcelsies uz turieni? Ja tu biji domājis, ka tomēr braukās Rīgu Valmieru? Nē, es baigi spītīgi sākumā domāju, ka es ka iznāšos tur, ka mans mājas ir Rīga un man te nekas neturēs tā, bet to es sapratu jau pirmajā nedēļā, ka tas ir bezjēdzīgi. Tik ātri? Tas ir rēķini vienkārši to laiku, ko tu zaudē braucot kaut vai uz Rīgu un atpakaļ, tās jau ir 3 stundas no dienas, kuras tu vienkārši var pavadīt pēc darbiņa mieru. Vai strādājot, vai atpūšoties kaut ko, bet to es ātri atmetu, jā. Bet tas kaut kā dabīgi, es nezinu. Sākumā bija kaut kāda tāda, protams, kā bailes no viss nezināmā, ka tu esi ielicis, it kā jau tā ir tā lieta, ko tu visu mūžu darīsi, bet jā, tā, kā jau es teicu sākumā, kad viss tā ēka likās kaut kāda maģiska un ka tā ir īstā vieta un viss, un tas ir jādara, un es gribu to darīt, un esmu priecīgs, ka es to projām daru šeit. Tā kā jā, tas ir forši. Kas tajā brīdī notiek ar cilvēkiem tev apkārt? Es spēju iztēloties, tad, kad es saku tā, es tagad zvērnētais Rīdzinieks strādāšu Valmierā, taisu tur vaļā Covid laikā restorānu, jā, Covidā taisu restorānu, un vēl es arī pārvākšos. Ko saka ģimene, draugi? Kas notiek? Viņi saka, aiziet, un viņi saka, halo. Vajadzētu aiziet, varbūt drusku tur pie kādā ārsta. Daļa, protams, tā domāju, daži domāju, ka mēs pilnīgi idioti esam. Bet tad atkal tu saproti, kad tad ir tie īstie brīži, īstajām lietām. Viņi vienkārši ir, un viņi atnāk tieši tad, kad viņiem ir jāatnāk. Un varbūt, ka mēs ar tik lielu to deksmi to nebūtu darījuši, ja mēs būtu varējuši strādāt savus ikdienas darbus paralēli tam visam. Tam, es domāju, nebūtu tik liela tāda vērtība tam, kas tur ir sanācis beigās. Jo, jā. Nav tāds, protams, ka cilvēki, ka draugi, protams, ir kļuvuši mazāk. Nav jau tā mazāk viņi ir, bet viņi tur nenolauž baigās cerības, ka es tagad katru weekendu varēšu braukt pa koncertiem, pa dzimšanas dienām un tādām lietām. Protams, ka tas ir mūsu intensīvākais darba cēliens, un to jau visi saprot. Ir, protams, mazāk tā komunikācija ar ārpasauli, tā var teikt. Bet tāda ir mana dzīve, jā. Tā es viņu dzīvoju un tā es viņu gribu dzīvot. Tie, kas grib, tie atbrauc ciemos. Jā, vai ne? Man ar visu manu dzīvi, kāds es esmu. Tieši tā. Zini kā, tagad tā skatoties, liekas, nav jau traka, redzēju, viņam jau tad bija pieredze, viņš tur uztaisīja, tur uzreiz jau dabūja skaistu ēku, un tur draugi palīdzēja. Tur drusku kaut ko tur bija jānomaina, tur pavārs, vai kas, pasties, cik viņam tagad labi, cik tikai daži gadi pagājuši, vai 2, cik viņam tagad labi iet. Zini, no malas skatoties, mums parasti šķiet, ka tas viss ir viegli. Varbūt tu vari iedot kādu, trakāko
nedēļu vai notikumu vai dienu vai mēnesi vai gadu tādu. Kas ir tas, ko ir nācies piedzīvot, no kā ir nācies mācīties tādu lielo kļūdu, kurai tik un tā ir tikts pāri, lai būtu tur, kur jau ir salīdzinoši labi? Nu, tāda izaicinājuma jau ir būtībā katru dienu. Nu, tas nav nekas, tā nav nekāda tur pastaiga, tur mākumus. Nu, restorāna viesmīlības joma, man liekas, ir viena no sarežģītākajām jomām. Nu, tas prasa šausmīgu enerģiju, visu laiku tādu mobilitāti un dinamiku, un tev ir jāpielāgojas tur visādiem apstākļiem, kur tev var mainīties tur burtiski 10 minūtēs. Piemēram. Vispār tā dienas plānošana, tu zini, ka tu šodien tur sataisīsi, nezinu, tur banktiņiem piedāvājums, tur, ka tu pasēdēšu pie datora tur stundiņu, tad man ir jāizbrauc tur sagādīts kaut kāds jāsver, tad man tur jāparunās to vai. Un tad tev notiek kaut kāds, nezinu, uzsprāds, tur ir ūdens vats, kurš tev vienkārši ir jārisina tagad. Un viss tavu dienu ir, tā kā viss tev samainās, tā kā viss tagad tev būs šitā šodien, un viss tev labie nodomi vienkārši pazūd. Nu jā, bet laikam tas sarežģītākais periods arī bija, tad, kad mēs šķīrāmies no vienu no biedriem, kas bija arī vēl palicis ar mums kopā komandā, un tad gan man bija tāda, bet tad es sapratu to atbildību, kas šobrīd ir man uzticēta, jo bija skaidrs, ka man ir jāmotivē kāds, kurš kļūs par šefpāru vietā, kur jau ir sākus tikai ieskrieties. Tur man bija skaidrs, ka es uzrunāšu mūsu šī brīža šefpāri Ditu, kas ir ārkārtīgi izaugusi par šiem 2 gadiem, kopš viņi ir šajā amatā. Bet tā bija laikam tā trakākā sajūta, kad vai nu mēs vienkārši aiziesim pa pieskaru un tas viss vienkārši nomirs, jo tas ir viens no svarīgākajiem punktiem, kas ir virtuve un tā ēdienkarta. Un viņa nekad nebija vadījusi virtuves kolektīvu. Viņa vienmēr ir bijis foršs, labs un godprātīgs izpildītājs, bet līdz ar šo lomas uzņemšanos viņai ir kaut kāda vēl lielāka atbildība par to, kas notiks tur aizskatuvē, ko cilvēki neredz. Kas tur tāds notiek? Es saku, es pilnīgs jomas nezinātājs. Nē, viss tev saprot, ka tev mainās ēdienkarta, tev mainās rokraksts, tev mainās tā kā restorāna identitāte pa lielam. Caur ēdienu viņš ir jāturpina kaut kādas iesāktas lietas. Tas nevar notikt. Vienā brīdī tu nevar tirgot kartupeļus frī ar vistas karbonādu un nākušā dienā tu esi tur kebabnīca. Piemēram. Tas ieradums, jā, uz kuru nāk. Jo tas, ka tu saki, man liekas, kāda starpība, kāds šefpavārs? Kur ir receptītes, pēc kurā mēs ejam, un ko viņam ar to komandu tur darīt? 3 kg kartupeļu un 100 g sāls, un viss skaidrs. Tas tādā manā izpratnē no malas. Bet tur ir pilnīgi ciks, tur ir, jā? Katram, man liekas, šefpāram sevi cienošam ir savs rokraksts, ir sava identitāte, kā viņš izpauž sevi ēdienā. Un tu nevari atkārtot. Tu vari mēģināt, protams, kaut ko kopēt un darīt, bet ja tev nav šī sajūta, tad, un ja tas nav tavs, tad tu to neizdarīsi vēlreiz tieši tāpat. Mums ir paveicies, ka Dita ir pirmkārt 4 bērnu mamma, kur saviem bērniem gatavo ēst, līdz ar to, kas, man liekas, viņas lielākais trūkums ir tas, ka viņa ir tas mātes un sievietes pieskāriens ēdienam, kas dod to rūpību un smalkumu tai visā. Un kas ko nevar vienkārši atkārtot vai. Tas ir viņas tāda lieta, bet kopumā viss tā ēdienkartes izstrādāšana ir ļoti laikietilpīgs process, kas ir ļoti radošs. Mēs to piekopjam jau ilgu laiku, ka visa komanda šai lietā iesaistās un katrs nāk ar savām idejām.
tas ir atkarīgs arī no sezonām, jo tad mēs arī mainām kaut kādas pozīcijas, pieslīpējam jau esošās, kas ir tā kā neaizskaramās lietas, kuras nedrīkst ņemt vairs ārā. Kuras ir neaizskaramās? Nu, tur ir, ir kaut kādas, tas ir mūsu pīlīti, kas ir jau, man liekas, iemantojusi topēdija status. Paulovs kūka viennozīmīgi, jo to arī mēs esam uztaisījuši tādā savā variācijā. Tās ir tās, kas man nāk uzreiz galvā, ko pat viesi ir teikuši, ka nedrīkst aiztikt pie nekādiem apstākļiem, kad daudz brauc tikai, lai baudītu šo. Un tad tas process viss saliekās kopā, un Ditai ir tāda brīnišķīga iezīme, ka viņa spēja tā kā klausīties visu, ko mēs runājam. Katrs tur varbūt kāds ir kaut kur bijis ceļojumā, kaut ko pagaršojis, un liekas, ka mēs varētu šo ēdienu ieintegrēt ēdienkaklē, bet ar latviskiem produktiem, un tad mēs apspēlējam, un viņi to informāciju uzsūdz. Viņi ir tik ģeniāls cilvēks, kurš spēja to tā kā uztaisīt. Un tev ir prātā garša, kā tam ir jāgaršo, un viņi spēja to izpildīt. Man liekas, tas ir tas, kas mums, kā komandas biedriem, ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs saprotam viens otru, saprotam, ko mēs esam domājuši, un viņi māk to izlikt uz šķīvi. Un tā ir baigā laime. Un saka, ka ar ēdienu paradumiem var iepazīt to kultūru un tos cilvēkus. Ja tu caur savu perspektīvu, 100 pudu sāls, burtiski droši vien, neburtiski apēcējot cauri vidzemniekiem un valmieriešiem, un tu teiktu, ka kādam citam uzņēmējam no pilnīgi citas nozares, tu nevar iedomāties no kāds, bet pilnīgi cita nozara, es tā kā domāju, es nākšu kaut kur tur arī uz to pusi, taisīšu biznesu. Un kas man par viņiem ir jāzina? Kādi ir tās puses cilvēki? Kā tu viņus raksturot? Kas ir jāņem vērā? Valmierieši? Jā, valmierieši, vidzemnieki, tie, kas tur ir tavā pusē. Es teiktu tā, ka valmierieši ir diezgan tādi konservatīvi cilvēki, bet ļoti pastāv par savu vietu, par savu novadu, par to, ko viņš šeit dara, kas ir tāds pats spīcis, ne spīcis, to nevarētu teikt, bet viņi ir lepni laikam par to, kur viņi atrodas, un tas ir redzams, ka viņi nāk visi tādi stalti, kas man ļoti priecē par to, ka šeit tiešām cilvēki ir apmierināti, man liekas, vairākums ar saviem dzīves apstākļiem un vidi, kurā viņi ir. Valmieriešiem patīk ēst ārpus mājas, kas man ļoti priecē. Šeit ir ārkārtīgi daudz kultūras mīļotāju, ko pierāda, ko mēs varam spriest pēc arī savu koncertu apmeklējumiem, un tā kā mums ir arī darbojamies arī Valmieras teātrī, kur mums ir teātra kafejnīca, kur tu redzi to būtībā, biļetes tur dabūt ir gandrīz kā jau jaunajā Rīgas teātrī, un tas laikam liecina par to, ka mēs šajā pusē ļoti novērtējam to, ko mēs darām. Un par ēšanas paradumiem, cilvēki ir gatavi visādām eksperimentālām lietām, ne tā eksperimentālām, bet viņi ir gatavi baudīt kaut ko jaunu, kaut ko nedzirdētu, bet tikai tad, ja tu viņu esi pārliecināts, ka tu māki tās pamatlietas viņam pagatavot. Man tā ir izpildījums. Viņam vajag savu uzticēšanos. Ja tu esi savējais, un tu zini savu lietu, tad es arī to eksperimentu ņemšu. Precīzi, un tas, man liekas, arī ir tas, kas no akustika bija tā kā tāda maza sniega piciņa, kura vēlās, un bija skaidrs, ka mums jāaiziet ar kaut kāds uzticības aplis, varbūt. Iniciācija, Un, lai mēs kļūtu par savējiem, lai mūs pieņem, jo mēs neviens neesam ar saknēm šajā pusē, līdz ar to tad noteikti domāju, ka mēs esam kaut kādi Rīgas švītiņi, kas tagad mācīs viņiem ēst kaut ko. Bet tā
tāds galīgi nebija tas message mums, un mēs ļoti pacietīgi to darījām. Pacietība ir tas, ar ko ir jānobruņojas tā kā maksimāli, jo, tas nāca ilgi, tagad ir pagājuši jau tikai būs vasarā 5 gadu jubileja, un jāatskatās uz šo laiku. Tad es teiktu, tādā normālā dzīvē tas ir tāda restorāna mūžam. Tad mēs esam, es domāju, piedzīvojuši vismaz tādu 10-15 gadu notikumu gāmu, kas būtu tādā. Jā, jo jūs esat no nulles, Covid laikā, to 5 gadu laikā, jūs esat ne tikai izdevuši restorānu, jūs esat arī Michelin ceļvedī un nevienreiz manuprāt, nokļuvuši, kas ir tāds uzņēmē darbībai, ja pielīdzinātu, tas ir ļoti liela atzinība, un uzņēmumam 5 gadu laikā līdz tam nokļūt ir sarežģīti. Tā ir. 3 atslēgas iedod, lūdzu, kā? Kā jūs to dabūjāt gatavu? Mēs gribam nokopēt. Es teiktu, ka tas arī ir, tas ir pirmais, ko es varu teikt, ka šīs lietas tas nav kopējams, es domāju, un tas pat nav jādara, jo tā Michelin atzinība jau nav tikai par to, kad tu māki gatavot ēst. Tas ir par visu kopumu, kopš brīža, kad tu ienāc pa restorānu durvīm, un viss no tā, kā tevi sagaida, kā tevi apsēdina pie galdiņa, kā ar tevi runā, kāda ir visa atmosfēra, vide, un to cilvēks jau jūt, kad to nevar nokopēt, ja tu pats to neesi tā kā radījis un veidojis, un tāpēc man ir pašam ārkārtīgi svarīgi vienmēr būt arī servisā un apkalpot savus viesus, jo tikai tā tu spēj būt viņiem tāds tuvs, un viņi jau nāk pie cilvēkiem. Tas ir pats svarīgākais, ka viņiem ir pie kā atnākt. Ja tev ir sausa vide tur, tad droši vien tu baigi bieži nerādīsies ciemos, bet tas viss veido to. Man nav tāds zelta formulas, ko jums tagad pastāstīt, kas ir jādara, bet vienkārši esiet paši un dariet to, kā jūs lietas redzat, un tad beigās tas viss saliekās tā kā kopā un iznāk labs produkts, un ja to vēl tā kā novērtē tādā līmenī, tad par to ir milzīgs gandarījums, jo šo atzinību un rekomendāciju iegūt ir, manuprāt, tāda katra sevis cienoša restorāna saimnieku, kolektīvu, pavāru sapnis, un ir skaisti redzēt, ka Valmiera tā ir visā milzīgajā kartē ir ar vienu punktiņu, un tiesa mēs, un par to ir riktīgi liels prieks, un to ir izdevies jau izdarīt 3. gadu pēc kārtas, līdz ar to es to vairs neuzskatu kā nejaušību. Man šķiet, ka tur arī ir atslēgas arī tajā, ko tu saki. Es tā domāju, citiem uzņēmējiem, kas ir runāts ar 4 lietas, es pilnīgi dzirdu, kā tas vīz cauri. Tā pati pirmā lieta, ka es esmu tajā vietā un es redzu, ka viņi ir īstā. Tu arī teici, laiks nav, nekas nav, bet es vienkārši jūtu. Un ir kaut kas tajā intuīcijā ticēt, ka šī ir tā īstā vieta vai lieta, kas tieši tagad ir jādara. Jā. Pacietība, kuru tu minēji. Cieņa pret cilvēkiem, kas būs tavi klienti. Tad pret to vietu, pret vidi izzināt viņu, un tad tā prasme pielāgoties tam, ko tu izzini. Tas arī ir tajā cieņā. Jā. Un mīlestība. Nepazaudējot savu identitāti. Jā. Tev nav salāgot. Tev nav jādara tas, ko no tevis kā prasa, vai pie kā cilvēki ir pieraduši un sagaida no tevis. Tu vari to ņemt vērā, bet nedrīkst pazaudēt. Ir vispār jāsāk ar savu identitāti. Kas tu vispār esi, ko tu gribi pateikt šiem cilvēkiem un kas būs šai vieta, kāda viņa būs. Un nedrīkst to pazaudēt. Un tikai ir jāturpina tas viss pulēt. Un visļaunākais tavs naidnieks noteikti ir šī ieslīgšana tādā apmierinātībā par to, ko tu esi padarījis. Un viss, un tāds skaidrs, ka tas iet regresā uzreiz. Agri vai vēl, tas tā notiks.
kad tu pazaudē šo deksmi pret savu vietu un vidi un kolēģiem, un tad tam vairs nav jēgas, jā. Tad šī vieta zūd tā labā aura mums šķiet. Kā nepazaudēt to deksmi? Jo ir grūti, tad ir arī grūti to deksmi noturēt. Brīžiem jā, bet tur es atkal minēšu to, ka tev ir jābūt stipriem pleciem blakus visām. Gan mājās, gan darbā, gan cilvēki, kas tev jūt, pie kā tu tur vari aiziet, aprunāties, kas tevi paceļ atkal un liek noticēt, ka viss būs labi. Bet pārsvarā jau man pašam tādam ir jābūt, jo tev visu laiku ir jāskatās, kuram šodien ir sliktā diena, kā vajag uzšaut pa dibenu, lai saņemās. Tā tas ir, jā. Reizēm arī pašam sevi ir jānostrostē kaut kā. Pastorostē sevi arī, jā, kādreiz. Kādreiz vajag, jā, tā. Kaut kāda iezogās arī tāds. Bet mēs jau visi esam cilvēki ar cilvēciskām īpašībām. Un tā ir tā dabiska lieta, kas vienkārši notiek. Bet jāmīl ir tas, ko daru. Es ļoti mīlu savu darbu. Es esmu ārkārtīgi priecīgs par savu lēmumu un to, ka esmu nokļuvis šeit ar tik brīnišķīgiem kolēģiem un ģimeni. Un tas viss kopums laikam arī dod to motivāciju un visu. Un tik darbu. Jāmīl tas darbiņš, jā. Citādi šajā vietā, šajā profesijā būs grūti. Un vakardien tieši es skatos vienu seriālu tagad, Lācis saucās, kur ir lieliski attēlots visa restorāna aizkulis. Tur ir 4 sezonas, ārkārtīgi precīzi. Viss tas, kas notiek, ko jūs neredzat. Kā tiek veidots, tur ir no milzīgas bedres, jāizrāpjas ārā. Es negribu tagad stāstīt, ja kāds negribēs nosīties, bet to ir vērts nosīties pat, ja tu neesi tur šajā industrijā. Un tieši vakardienas sērijā viens vīrs salīdzināja šo darbu kā slimnīcas darbu, jo hospitality aptver vārdu hospitality, kas ir slimnīca. Un tas viss ietver tieši to pašu rūpību pret cilvēkiem, kas ir, tev ir viņi jāčubina, tikai paldies Dievam viņi ir veseli. Tas gan. Atšķirībā, bet tas viss ietver tieši to pašu, jā. Rūpi un rūpēšanās. Tieši tā, jā. Tu es domāju, tā ir vieta, kur var atnākt, pavadīt laiku pilnīgā vienatnē no visa, nedēļu pabūt, ar individuālām varbūt supervīzijas sesijām un procesiem, kas pielāgot tieši tev, lai rastu atbildi uz kādu profesionālu jautājumu, kur ikdienā no laika padomāt. Jo ir skrējiens, un tu esi vajadzētu par šo padomāt, bet nav laika. Par ko tu šeit domātu? Kas būtu tam domājis tēma? Par to man nav ilgi jādomā, jo es par to ik pa brīdim domāju savā ikdienas gaitā. Pienāk brīdis, kad tu saproti, kad ir Visgrūtākais ir tā kā turēt to līmeni un viņu lēni kāpināt, jo es atceros pēc pirmā gada, kad mēs dabūjām Michelin rekomendāciju. Pirmais, ko es gribēju, lai kolēģi neieslīgst tādā baigā eiforijā, ka mums viss ir kārtībā. Tas nozīmē tikai to, ka disciplīnai un kvalitātei ir jābūt katru dienu. Un to ir ļoti grūti ielikt. Tas tā ir. Mēs visi esam cilvēki, vieniem mums ir savu galvu, mēs negribam labu. Vieniem mums negribas taisīt ēst, bet mums ir jātaisa. Un es domāju par to,
teikt, lai to... Es gribu, gribu teikt, tā novarat jāpadomāja, kā noformulēt uz tā. Man gribas ieiet kaut kādā nākošajā tādā līmenī, bet man gribas to darīt ar šī brīža komandu visu, un man jāsaprot, kā mēs to varam izdarīt šai ikdienas rutīnā, jā. Kas tev parasti... Neapturot procesu, bet mēs tā kā ejam tālāk kaut kur uz augšu, bet tur ir vajadzīgs viss, kas mums šobrīd ir, bet es nevaru tā vienā vārdā noformulēt to. Par to man būtu jādomā. Īstenībā brīnišķīgs piemērs un paldies tā par to, jo arī tas noformulēt, kas tad īsti ir tas, ko es vēlos dabūt ārā, vai uz ko es strādāt, vai jautājums, kur gribu atrast atbildi, ir diezgan sarežģīta lieta. Jā. Noformulēt īsto jautājumu, tā ir daļa no atbildes, tas ir arī ļoti liels process. Paldies, ka tu ļauj mums arī to redzēt, jo tā ir absolūti bāzes lieta nākamam izaugsmes solim. Noteikti, es negribu apstāties, bet tā ir brīnišķīgas lietas, ko mēs esam izdarījuši, bet es zinu, ka mūsu kapacitāte vēl nav sasniegusi to maksimumu. Un ja tā būtu, tad jau tam vairs nav jēgas. Visu laiku ir jāģenerē visu kaut kas. Tādas idejas jau ir par visu kaut ko, bet jā. Gribas, pamatlieta, ko gribas tā izaugsme tālāk un neapstāties pie tā, ko mēs esam izdarījuši jau, bet pulēt tikai un lēnām solītim virzieties kaut kur tālāk. Un mums ir brīnišķīga platforma, kur to darīt. Un brīnišķīgi cilvēki apkārt, ar kuriem tas ir iespējams. Tikai reizēm daudziem ir jānotic pašiem sev, ka viņi to var. Un man tas ir laikam izaicinošākais. Jo tev ar katru ir tā kā psihologam jāstrādā individuāli. Katrs ir pilnīgi citādāks cilvēks. Kā kolektīvs viss ir forši un tas viss darbojas, bet lai tā kā kāptu kaut kur tālāk, tev ar katru no viņiem ir jāveic tāds psiholoģisks darbs un jāievirza viņus arī uz to, ka mēs varam būt vēl labāk un sasniegt vēl citas virsotnes kopā. Un tā. Tas ir pamatīgs iespējas. Absolūti. Paldies par sarunu šodien, paldies, ka esi domājā un paldies, ka tu atbrauc uz Valmieru un izveidoji mums absolūti kolosālu vietu, kur būt. Paldies, man vienmēr prieks, ka, ja ir pilna māja, tad tas ir lielākais prieks, kas man var būt, jā. Tā kā brīnišķīgi, ka cilvēki to novērtē un tiešām priecājamies, ka ir izdevies. Ir. Jā, paldies jums!